Latvija mums ir parlamentāra republika. Vara Latvijā pieder tautai, tas mums ir Satversmē ierakstīts, un mēs savukārt vēlēšanu procesā ar šo te varu padalāmies un īstenot uzticam parlamentam. Un parlaments savukārt tālāk, izmantojot mūsu doto mandātu, viņi savukārt ievēl ministru kabinetu, viņi ievēl prezidentu, viņi apstiprina izvirzītos augstākās tiesas vadītājus. Līdz ar to jūsu balss tālāk un jūsu principi, ko jūs esat izvirzījuši, kādus deputātus jūs esat ievēlējuši, kādus morāles, ētikas, zināšanu bagāžu, ko viņi pārstāv, to viņi nodos arī tālāk. Nenotiks brīnumi, ja jūs nogulēsiet vēlēšanas, savukārt sarkanie vēlētāji vai kādu citu zaļu vai krāsainu karogu vēlētāji mobilizēsies un aizies. Tad attiecīgi arī jomā, kas jūs skar un interesē, tiks ievēlēti tādi ministri, kuri nepārstāv jūsu vērtības. Un tad ir muļķīgi, protams, gausties par to, ka valsts slikta un visu dara nepareizi un vispār visi tur strādā tikai savās interesēs. Nē, viņi strādā to interesēs, kuri par viņiem balsoja, kuri pārstāv tādas pašas vērtības kā šie ministri. Ministriem gan šīs vērtības reizēm mēdz mainīties, bet tas ir jūsu kā vēlētāji iespējas reiz 4 gados novērtēt. Spilgts piemērs ir gan Briškens, gan mūsu aizsardzības ministrs, kurš īsi pirms kļūšanas par ministru stāsta, ka Latgale varētu būt iespējams neatkarīgi. Savukārt, kļūstot par ministru, saka, nē, visi man nepareizi saprat. Vai arī satiksmes ministrs Briškens, kurš vienu brīdi saka, nākot uz vēlēšanām, jaunais ātrvilciens uz Eiropies tikai caur Rīgu vai nekādi savādāk. Paiet diezgan īsts laika periods, un mēs jau vairs pat tos pāļus Daugavā nezinām, kā dabūt, jo nekur jau tas vilciens tur neies, caur Šalaspili viņš ies. Tā darbojās jūsu balsis. Šie ministri ir ievēlēti no tiem pašiem deputātiem, no tā paša parlamenta, par kuru jūs balsojat, un es balsoju, un tas ir mūsu ievēlētais rezultāts.